Es saku, šobrīd ir labs laiks, tādā ziņā slikti apkārt viss notiek, teiksim, bet mums vēl ir laiks. Jā, laiks mūs aktīvi iesaistīt, un arī no mūsu puses tiešām šī vēlme ir, jo daudz drošāk mēs paši jutīsimies situācijā, kad mēs zināsim, kas mums katram ir jādara, lai, teiksim, to aizsardzības spējas stiprinātu. Krīzes situācijas var būt pēkšņas. Tas, cik ātri no tām atgūsimies, ir atkarīgs no mūsu gatavības. Kā sagatavoties krīzēm laicīgi un kādi ir labākie paņēmieni to pārvarēšanā, par to raidījumu podcastu sērijās Droši ir zināt. Esiet sveicināti portāla Sargs.lv veidotajā podkastā no sērijas Droši ir zināt. Esmu Sargs.lv žurnālists Aivars Madris, un šis ir mūsu 3. ieraksts, kas veltīts visaptverošas valsts aizsardzības tēmai. Jaunajā 2023. gadā pieņemtajā valsts aizsardzības koncepcijā definēts, ka Latvijas valsts aizsardzība un neatkarības nosargāšana ir visas sabiedrības kopīga atbildība, kas tiek īstenota no individuālā līdz valstiskajam līmenim. Dzīvē šis princips jau no 2019. gada tiek īstenots kā visaptveroša valsts aizsardzība, kas ir viens no 4 mūsu galvenajiem valsts aizsardzības elementiem – līdzās nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, mūsu dalībai NATO aliansē un starptautiskajai sadarbībai. Šajā ierakstā mēģināsim atrast atbildi uz jautājumu, vai Latvijas darba devēji ir gatavi X stundai. Tāpēc šodien pie mums viesojas Latvijas darba devēju konfederācijas prezidents Andris Bite. Sveicināti! Labdien! Sāksim varbūt tad ar vienkāršu jautājumu, kā tad Latvijas darba devēji paši šobrīd redz savu iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā šajā te sistēmā. Un vai viņi rūpējas par savas darbības nepārtrauktību, militāras vai cita veida krīzes gadījumā? Sāksim pirmkārt ar to, ka darba devēja loma Latvijā jebkuros laikos ir ļoti svarīga, jo pirmkārt tas ir mugurkauls, no kā un kas veido Latvijas visu gan finanses plūsmu, gan ekonomikas dzīvi. Otrkārt, uzņēmēji un darba devēji kolektīvos strādā milzīgs daudzums cilvēku, civilie, kuri faktiski uzņēmēju un darba devēju uzdevums un arī ikdienas dzīve ir viņus vadīt, rūpēties par viņu gan labklājību, gan organizēt viņu darba dzīvi. Attiecīgi uzņēmēju gatavība iesaistīties valsts aizsardzības sistēmā ir ļoti liela, manuprāt, šobrīd, jo mēs dzīvojam tomēr Latvijā un skaidri labi redzam visu ģeopolitiskos izaicinājumus un riskus. Un attiecīgi es teiktu, ka šī gatavība ir ļoti lielā līmenī. Jautājums ir, vai teiksim, valsts puse ir gatava šobrīd un kā mūs iesaistīt. Jo, manuprāt, teiksim, zinām, ka kaut kas darīts bija, kaut kas uzsākts, kaut kas apstādināts no tādiem procesiem, bet mēs no darba devēja puses, no uzņēmēja puses esam gribētu redzēt daudz lielāku mūsu iesaisti, lai mēs tiekam gan apmācīti, gan informēti, gan mums praktiski uzdots uzdevums, kas ir mums jāizdara, kas ir mūsu pašu spēkos, kur mums ir vajadzīga kāda palīdzība varbūt no malas, viena vai cita scenārija gadījumā, kas varētu attīstīties. Ja, teiksim, cerēsim, ka nekad viņi nebūs, bet, ja tas notiek, mums jābūt skaidram lēmumu pieņemšanas schēmai, ko mēs katrs darām. Un nav svarīgi tikai, un šeit nav runa par strateģiski lieliem uzņēmumiem, kā, teiksim, liela infrastruktūras vai energo uzņēmumi, bet faktiski līdz pat katram mazajam vidējam uzņēmumam ir jābūt skaidrībai, ko mēs darām tajā vai citā gadījumā. Un mēs esam atvērti uz šādu procesu un pat būtībā gaidām, kad mums vairāk iesaistīs šajā. Nu, un tad, ko jūs tieši varbūt no kurām institūcijām jūs sagaidat visvairāk šo te iesaisti, kaut kādu norādījumus vai ieteikumus? Man ir grūti pateikt, kura būtu tā galvenā iestāde, ja? Vai tā aizsardzības ministrija, vai, teiksim, vai iekšlietu ministrija civilās aizsardzības gadījumā, bet tas jau ir valsts puses uzdevums noteikti, kad jums turpmāk būs jāstrādā ar šo. Ja?
Ir bijuši mēģinājumi, es zinu, ka, teiksim, pārtikā arī, kurā man ir pamatbizness, un pats es nodarbojos ar šo biznesu, ir bijis mēģinājumi un procesi iesaistīt šajās izspēlēs, kā notiks, ja notiks kaut kas, kā mēs nodrošināsim savu nepārtrauktību, bet jāsaka, ka mēs gribētu vairāk, teiksim, arī šajā procesā, kas bija kādu laiku atpakaļ, redzēt pēc tam latviski neizteikšos angliski feedback, ja no tā, kas tālāk. Atgrieznisko saiti, kas no tā, ko mēs izspēlējām, teiksim, ir maināms, kas ir labi, kas ir slikti. Un jāsaka tā, ka, kā es teicu, gatavība no mūsu puses iesaistīties ir liela. Mēs pat, teiksim, nedaudz jūtamies nekomfortabli. Tā iekšēji laiks iet uz priekšu, ja, un tā iesaiste mūsuprāt nav pārāk liela. Un mēs tā kā jūtamies nedroši no tā, ja, teiksim, no tā viedokļa, ka mēs gribētu vairāk un jūs gribētu labāk sagatavoties. Jā, un kas mums pietrūkst, ja, teiksim, viens ir, ja mēs sadalām, teiksim, praktisko pusi un tādu stratēģiju. Viens no stratēģijas, kā es minēju, mums pietrūkst skaidrībai, kas mums katram būs jādara tajā vai citā scenārijā. Jo droši vien būs uzņēmumi, kuriem būs jāstrādā, droši vien būs uzņēmumi, kuriem... Kaut kāda pat kritiskākā infrastruktūra, kas nodrošina. Jā. Kā mums rīkoties ar saviem darbiniekiem, kā mums virzīt viņus un tam līdzīgi. Tāda lēmuma pieņemšanas schēma. Ja, teiksim, vienam jāgriežas tur, otram tur un tam līdzīgi. No praktiskās puses, sevišķi tiem uzņēmumiem, kuri būtu ietverti tajā kategorijā, kurai būtu jāstrādā arī kritiskos apstākļos, mums pietrūkst ļoti daudz praktisku zināšanu, kā nodrošināt šo nepārtrauktību. Ja? Jo paši mēs jāsaprot arī uzņēmēji, esam ikdienā nodarbināti ar savu problēmu un ekonomiskās izdzīvošanas un konkurences problēmām. Līdz ar to neteiksim, ka mums ir pat pie vēlmes, ka mēs gribētu domāt un darīt par šo nepārtrauktību darbības vai citiem drošības jautājumiem. Mums tam pirmkārt nav tik daudz laika, otrkārt viennozīmīgi mums nav zināšana. Kaut vai no praktiskas procesa, teiksim, es minēšu savu uzņēmumu piemēru, saprotot to, kad un skatoties, kā, teiksim, notikās, pieņemsim, Ukrainā, ja, teiksim, ka pēkšņi energo piegādes var būt pārtrauktas kā gāzes, ja, teiksim, piegādes, kas ir kritiski svarīgas mums, lai turpinātu ražošanu. Mēs paši investējāmies, iegādājāmies lielos ģeneratorus, ko varbūt varēja darīt programmas ietvaros kādas, ja, teiksim, valsts programmas. Bet tāpat tās, pieņemsim, mums nav skaidrs, ja šī vajadzība viņus darbināt radīsies, kur tajā brīdī mēs varam doties pēc degvielas viņiem pakaļ, ja, teiksim. Tādu mazu praktisku lietu. Otra, pieņemsim, tas ir civilās aizsardzības gadījumā. Mēs esam, manā gadījumā, teiksim, mēs esam paliels padomju laikā būvēts uzņēmums rūpniecības ar savā laikā padomju laikā būvētām bumbu patversmēm, kas šodien būtu transformējums atpakaļ pēc nepieciešamības. Jūs pieņem, ka viņas gan jau izmantoja citiem nolūkiem. Viņas stāv vēl kā muzejs gandrīz vai vecajā skatā, bet, protams, jau novecojušas ar, teiksim, jau sabrukušām infrastruktūrām vai bojātām. Un tātad mums būtu nepieciešamība pēc šīs tehniskajām zināšanām vai prakses pateikt, jums jāpalabo šitas, moderni būtu izdarīt to, gaisa filtrus tādus uzlikt, pieņemsim, ģenerators tādus, lai varētu viņus izmantot vajadzības gadījumā. Mēs paši par savu naudu viņus savest kārtībā. Mēs pat neprasām nekur no malas. Līdz ar to ļoti daudz praktisku lietu, ja, teiksim, kas varētu mums palīdzēt. Un manuprāt, teiksim, būtu ļoti vēlams, ka mums būtu kāda, teiksim, instance, cilvēks vai nodaļa, pie kā mēs varētu griezties ar šādiem jautājumiem, gan individuālā formā, gan nozaru, teiksim, līmenī un tam līdzīgi. Un kā jūs, teiksim, vērtējat arī tādu risku, kā potenciāli darbinieku mobilizācija, ja būtu kaut kāds militārs apdraudējums, vai, teiksim, darbinieki arī došanās bēgļu gaitās, kas arī ir droši vien risks ļoti potenciāli iespējams. Un teiksim, to salāgot ar, kā ir jau vairākos lielos uzņēmumus, ir tā iesāktā prakse, ka viņi veido savas zemesardzes vienības, kur darbinieki, kas strādā, viņi jau tā kā saprot, ka tie uzņēmumi, kritiskās infrastruktūras uzņēmumi, darbiniekiem jānodrošina tā nepārtrauktība, bet viņi paši stājas zemesardzē, un tā vienība piesaistīta tieši tam uzņēmumam, respektīvi tie darbinieki krīzes gadījumā tad paliek tajā uzņēmumā, viņi nodrošina gan tā uzņēmuma darbību, gan arī vienlaikus viņu aizsargā, ir fiziski aizsargā ar ieročiem rokās. Manuprāt,
ja mēs liekam tā pa punktiem, kritiski svarīgi būtu katram uzņēmumam, neatkarīgi no viņa lieluma un nozīmīguma, saprast, kurā kategorijā viņš visādā ziņā ir. Ja, teiksim, vai viņš ir pilnībā pakļauts mobilizācijai viņa darbinieki, ja, teiksim, vai viņš ir tādas vai citas kritiskās infrastruktūras un līmeņa uzņēmums, kurā, un arī tad skaidrs, ka tik un tik pieņemsim, jums darbiniekiem būs garantēts, ka paliek viņi un strādā turpina, jo jums ir jānodrošina šī vai cita funkcija. Par zemesargu vienību veidošanu uz uzņēmumu bāzes, tā ir ļoti tāda interesanta ideja un process. Mēs pa viņu bijām dzirdējuši, ka tāds ir un ka tas varētu būt, bet atkal es atgriežos pie iepriekšējā punkta. Mums pietrūkst zināšanas un prakses, teiksim, tāds detalizēt, kas tas varētu būt, ko tas nozīmē, kādas uzņēmumam līdz ar to ir saistības ar to vai kolektīvam un kā tas varētu strādāt, vai tas iekļaujās reģionālajā zemesargu struktūrā un tam līdzīgi. Bet visādā ziņā ļoti tāda pievilcīga ideja, kas arī ļautu varbūt uzņēmumu līmenī aktīvāk promotēt to zemesardzes ideju, ja? Jo kopumā man liekas, teiksim, šobrīd darba devēji ir pietiekami pat ļoti pozitīvi uz saviem darbiniekiem, kas iesaistās zemesardzē. Ja? Teiksim, tas nav vairs apgrūtinājums, bet tas pat ir uzņēmumiem, teiksim, gods, kad viņi darbinieki iesaistās un tad uzņēmumi gatavi dot gan tās brīvdienas, ka pienākošās, gan visu, lai varētu trenēties, bet šo vienību veidošanā pagaidām es teikšu tā, es zinu, ka tas ir iespējams, bet ko tas nozīmē, es nezinu. Ja? Tātad jūs vēlētos kaut kādu iespēju konsultēties vai kaut kādu, nezinu, tādu kopēju norādījumu izveidošanu. Ja, es teiktu tā, ka vislabākais būtu ņemot vērā, ka mums ir pietiekami, teiksim, spēcīgas uzņēmēju un nozara organizācijas, ka tas varētu būt no valsts puses, teiksim, mēs pat esam gatavi nākt kopā, sasaukt savus kolēģus kopā un informatīvus seminārus no sākuma iztaistīt, un nevis tikai tā pa gaisu, bet tādām praktiskām lietām, kas ir iespējams darīt. Un tad, protams, kādu... Reāla pieredze jau ir vairāk uzņēmumu Latvijā, kas ir izveidojuši šīs vienības. Jā. Tieši arī varbūt tās ļoti laba doma šo pozitīvo piemēru arī, teiksim, pastāstīšanu, reku ir uzņēmums, jo mēs viens otru pazīstam, mēs esam maz valsts, mums vienkārši arī varbūt būt pakonsultēties pie kāda, kur tas notiek. Un otrs, tad, teiksim, tiešais, nezinu, telefons vai kontakts, ar ko var jau praktiski jautājumu risināšanā saņemt atbildes, pakonsultēties, tehnisku informāciju dabūt un tam līdzīgi. Tā kā tas ir absolūti nepieciešams, un mēs gaidām, ka tas būs daudz tādā intensīvākā formā, nekā varbūt ir bijis līdz šim. Nav tā, ka nekas nav noticis. Ja, teiksim, kā es minēju, bijis gan apmācības, gan, teiksim, kaut kāda iniciatīvas, pārtikā, pieņemsim, tur bija iesaistīta arī zemkopības ministrija, bet jāsaka tā, ka tas viss laika gaitā, manuprāt, ir ļoti lēni notiek līdz tālākam jau. Vai man ir skaidrs vairāk sevis iesaistoties šajās lietās, kas man jādara? Nē, man nav skaidrs. Tā kā tas notiek tā drusciņi tā pabraucot pa virsu, cik es saprotu. Jā. Iniciatīva bija laba un interesi ir laba, bet jautājums, tam vajadzīgs turpinājums, un tāds praktisks turpinājums. Tā kā mēs aicinām un labprāt piedalīsimies kā darba devēji, kā nozara šajos jautājumos. Vai tad jūs, teiksim, gribētu iesaistīties kaut kādās lielajās mācībās un, piemēram, Namejā arī piedalīties vai... Es īsti nezinu, kā ir tas attiecībā uz tām pašvaldību, civilās aizsardzības komiteju mācībām arī, vai tur, teiksim, uzņēmumi. Es šķiet, ka tur varētu būt tā, ka attiecīgās pašvaldības kaut kādi lielākie, vismaz uzņēmumi, svarīgākie varētu tikt pieslēgti. Es teikšu, kā esam minēju, bija mēģinājumi un bija arī mums, teiksim, piemēri, kur šīs izspēles notikās iepriekšējās mācībās, bet tādā pašvaldību līmenī gan es neesmu dzirdējis, ka tas būtu, ja teiksim, kad vismaz savus reģionālos uzņēmumus gan civilās aizsardzības apmācībā vai gan, teiksim, darbības nepārtrauktības nodrošināšanā būtu iesaistījuši. Es saku, šobrīd ir labs laiks, tādā ziņā slikti apkārt viss notiek, ja teiksim, bet mums vēl ir laiks. Jā, laiks mūs aktīvi iesaistīt, un arī no mūsu puses tiešām šī vēlme ir, jo daudz drošāk mēs paši jutīsimies situācijā, kad mēs zināsim, kas mums katram ir jādara, lai, teiksim, to aizsardzības spējas stiprinātu. Bet ir jau vēl tāds izaicinājums, kā izēvielu piegāde, lai varētu turpināt, vismaz arī ne tikai ražojošiem uzņēmumiem, jau kaut vai elementāri pārtikas veikalā, viņam taču arī ir vajadzīga tā piegāde.
Šīs, ja mēs runājam par pārtiku, izspēles notikās, ja, teiksim, mēs arī faktiski trenējāmies un likām priekšā tās lietas, kas mums pietrūkst, lai mēs nodrošinātu to vai citu laiku, teiksim, pārtikas ražošanas nepārtrauktību. Jāsaka, teiksim, skaidrs, ka arī iezīmējās šie šaurie kakli vai tie trūkumi, ja, teiksim, dēļ kā iespējams tā darbība ir ierobežota kaut kādā laika periodā, un tas nav tikai energopatēriņš, tas ir dažādi izēvielu piegādes, ja, bet pozitīvais varbūt stāsts par pārtiku, ja mēs kurus vairāk saprot, teiksim, ir tas, ka, protams, mūsu kopējās jaudas Latvijā daudz lielākas ražošanas un arī krājumi, lai vietējos cilvēkus nodrošinātu pat pie kritiskiem apstākļiem ar pārtiku pienācīgi, teiksim, laika periodu. Protams, tas prasīs, zinām, pielāgošanos, un tāpēc arī teicu, ir tie jāidentificē šie pudeles kakli, kur tas var sasprūst. Ja, teiksim, tie riski galvā. Un saprast, ko mēs tā vietā varam darīt, kā pielāgoties, ko nomainīt un pie kā griezties šajā momentā. Nu jā, un tos riskus attiecīgi var identificēt tikai mācību veidā. Jā. Tā kā, jā, un arī jāsaka tā iepriekšējo šo mācību pieredzi ir pietiekami tāda pozitīva, ja, gribētos turpinājumu tam visam. Vai, teiksim, no tām mācībām, kas jau ir bijušas, vai tās ir devušas kaut kādu priekšstatu par to, kas ir tie, kaut vai jūsu konkrētajam uzņēmumam, kaut kā tie lielākie riski, un arī kaut kādas idejas par to, kā tos risināt? Riski identificēti, un droši vien, teiksim, tas labākā sadaļa, ka mums noderīgākā, ka mēs paši sapratām, tas bija brīdis, kad aizdomāties un sarēķināt, kur ir tie caurumi, dēļ kā var, teiksim, apstāties, saprast un padomāt, kā viņus paši varam novērst saviem spēkiem. Un arī, kā es minēju, piemēram, pieņemsim arī jau investēties un šos riskus savu zināšanu un finansiālu iespēju robežās mazināt. Ja? Teiksim, izveidojot savu to pašu elektroģenerācijas spējas un varbūt veidojot lielākus izēvielu krājumus nekā parasti šeit fiziski, nevis pieņemsim, viņi atrodas Lietuvā vai Zviedrijā. Un tam līdzīgi, bet, protams, vēl vesela rinda lietu šo tehnisko, praktisko vēl joprojām mums ir tādā pelēkā sapratnes zonā. Un varbūt jūs jau, man liekas, kaut kur sākumā jau pieminējāt arī no Ukrainas pieredzi, varbūt ir vēl kaut kādas lietas, ko gan jūs kā uzņēmējs, gan arī kā visu darba devēju pārstāvis, ko jūs esat varbūt, skatoties uz to, kā Ukrainā notiek tās lietas, kā viņi to savu kā tur tā ražošana un viss tie procesi tiek nodrošināti, vai ir kaut kādas lietas, ko jūs esat jau vismaz piefiksējuši, ka būtu vērtīgi šito paņemt, ieviest arī mums? Teiksim, detaļās droši vien es nebūšu gatavs šobrīd, teiksim, tā skatīties no praktiskās puses, varbūt tās diletantiskas droši vien viedoklis, kad, ko jāsecina bija skatoties ar savu tāpat kolēģu darbību tur, kad tajā brīdī, kad sākās, labi, Ukraina ir liela valsts teritorijā, bet kad sākās, teiksim, šāda rakstura problēmas, karš, tad tas nenozīmē, ka visā valstī apstājās dzīve. Ja? Un arī pat tuvu fronts līnija ražošana notiek, procesi notiek, un attiecīgi, teiksim, cilvēki, kas ir labi šādos sliktos apstākļos, kad gan uzņēmumi, gan cilvēki ļoti ātri pielāgojās jauniem apstākļiem, un mums tieši tāpēc šīs sagatavošanās laiks ir vajadzīgs, ja, teiksim, un šie treniņi un šī papildu kompetence, lai mēs sagatavotos un būtu morāli gatavi, kad nekas pielāgosimies tiem apstākļiem, kādi ir tajā brīdī, ja, teiksim, un skaidrs, ka tas prasa iziet no zināmiem, teiksim, domāšanas rāmjiem un standartu rāmjiem, kā es strādāju līdz šim, bet priekš tam jau uzņēmējs ir, lai arī pielāgotos tam visam. Tā kā, tāda vairāk tāda kopējā skata punkti, teiksim, skatāmies un to pieredzi mēģinām kaut kādu, teiksim, domāšanas iegūt. Varbūt tad noslēgumā vēl varam parunāt tieši par Latvijas militāro industriju. Jūs kā arī konfederācijas vadītājs, kāds ir jūsu skatījums uz to, kā mēs varam Latvijā attīstīt pašu savu militāro rūpniecību kvalitatīvu? Cik lielā mērā mēs to vispār varam? Droši vien, kad mans tas vērtējums būtu tāds, ka pirmkārt būtu nepieciešams stāstīt un uzņēmējiem, teiksim,
virzīt domu, pirmkārt, lai uzņēmēji aptvertu, ka militārā rūpniecība droši vien daudz lielāks un plašāks spektrs ar ražošanām un procesiem nekā tikai, kā mēs diletanti iedomājamies, patronu vai lādiņu ražošanu. Jo vairāk sapratīs, ka tavā darbības laukā tas var būt arī pakļauties vai ietilpt militārā rūpniecībā, nezinu, elektronika, to pašu dronu ražošana vai vēl. Tas lauks ir ļoti plašs, ieskaitot par to pašu pārtiku, teiksim. Ja? Tā kā es domāju, ka tas zināmā mērā, manuprāt, iztrūkst. Es tīri no savas tādas praktiskās pieredzes skatoties, kaut vai kā darba devēja arī prezidents šī laukuma pasniegšana, šis laukums nokļauj. Jūs arī esat zem tās nozares un dodat, teiksim, idejas un esam gatavi jūs iesaistīt. Tas arī dod signālu, esam gatavi iesaistīt. Un otra, protams, lieta, tad tev tālāk uzņēmēji pašu aktivitāti un rīcību, ko viņi gatavi darīt. Un tam līdzīgas lietas, bez šaubām, tas aiz sevis prasīt, ja tiešām no valsts puses ir vajadzība un redzējums iesaistīt uzņēmēju šajā nozarē, tad viena no praktiskām lietām tas ir finansējuma nepieciešamība, jo mēs saskaramies ar ļoti prozaiskām lietām, ka pieņemsim, tikko tu iesaisties militārā rūpniecībā, tā vesela rinda banku tev finansējumu vairs nesniedz. Kas ir mūsdienās vienkārši no ārprāts pēc manas domas. Ja? Un tās nav bankas no Krievijas, tās ir bankas no Skandināvijas. Tas ir jau pašreizējā situācijā. Jā. Un ja viņi paziņo, ka viņas neatbalstīs nevienu uzņēmumu, kas iesaistās militārajā rūpniecībā, tas nozīmē, kādam šī vieta ir jāizvieto. Privāts uzņēmums var darīt, ko grib. Viņš pasaka, neatbalstīs. Manuprāt, tas ir amorāli, bet tā ir realitāte. Ja? Tad sanāk tomēr, valstī būtu arī jāizsaka. Valstī ir finanšu instrumenti, kā Altums pieņemsim, vai kāds, kas būtu jāpasaka, reku, mēs esam gatavi jūs ejiet šajā programmā, jūs nodrošināt arī ar finansējumu, ja teiksim. Otrs, bez šaubām, ļoti svarīgi šī jautājumā tāda caurspīdīguma šo procesu, ja teiksim. Es saprotu, ka militārajā rūpniecībā vispār nevar būt skaidrs viss un caurspīdīgs. Tur ir tas līdzsvars jāatrod, jā. Bet tomēr, teiksim, lai tiktu prom no tā zināmā imidža, ka tur viss jau ir izlemts un būsim reālisti. Mēs esam gājuši cauri nozarē dažādiem skandāliem un nebūšanām, un līdz ar to imidžu ātri vajadzētu labot, ja? kad tas nav jau viss sakārtots un viss sarunāts. Viss sarunāts jau iepriekš. Bet visādā ziņā šī iesaiste arī gatavība, mēs jau saprotam, ka tā būs karsta ekonomikas tēma, vienalga, kā attīstās situācija, teiksim, tuvākajiem gadiem. Mēs redzam, ka kaimiņu valstīs tas notiek, un teiksim, tā kā uzņēmēji gatavi, protams, tajā darboties ne tikai peļņas un ekonomikas attīstības, teiksim, sadaļā, bet arī tīri prozaiski patriotisku jūtu dēļ, jo skaidrs, ka visu, ko mēs varēsim uztaisīt šeit, teiksim, tas būs tomēr aizsargātāks nekā tas būs jāved no kaut kurienes. Ja. Protams. Labi, paldies jums liels par sarunu. Paldies. Atgādināšu, ka varat mūs klausīties arī platformā Spotify, skatīties vietnē YouTube. Šis bija SargsLV podcasts no sērijas Droši ir zināt. Paldies, ka skatījāties, un tiksimies nākamajos ierakstos.